Lieliski, Anci, lieliski. Nāc man blakus, lūdzu. Te tuvāk, drusciņu priekšu. Kā pašam apmierināts? Īstenībā ļoti labi sanāca, tiešām labāk nekā cerēju. Parasti iznāk kaut kā nesanāk dabūt to brīvības sajūtu uz skatavas esot, bet šoreiz laikam biju spēlējis šīs dienas laikā tik daudz iesildījies, kad tiešām jutos brīvi un jā, sanāca labi. Tad tā, ka nebija nemaz uztraucies no tā, ka te tik daudz skatītāji, ja? Nu, sākumā jau drebēja kājas baigi, bet es atnācu, sāku spēlēt un pagaisa visas spēles. Nu, super! Agri, lūdzu, tavs komentārs. Tas no Limbažiem, ja? Redzi, toreiz burvis. Tu man pilnīgi apbūri ar visu, ar savu mūziku un ar to, ko tu spēji vienkārši radīt. Es sapratu, ka tā ir improvizācija, varbūt tās kaut kāda pieturas punkti jau bija, bet principā tu radīji ļoti kolosālu mūziku, un man kā horeogrāfam uzreiz man tāds bildītis jau rādījās, kāda varētu būt deja pie šīs mūzikas. Un, sapratu, Limbažos ir ļoti labs kolektīvs, kā katru var, mēs man liekas, ka varētu kaut ko sadomāt kopā. Paldies! Noteikti kaut ko varam izdomāt, jā. Jāna, lūdzu. Nu jā, man kokle vispār kopš bērnu dienām ir licies tāds lustīgs instruments, jā. Bet tajā pašā laikā es arī apzinos un zinu, cik ļoti sarežģīts instruments īstenībā ir kokle. Un es biju pārsteigta. Tiešām ļoti pozitīvā nozīmē es biju pārsteigta, pārņemta, cik ļoti dažāds var būt koklas skanējums, cik ļoti atbrīvot, tiešām atbrīvot un forši tu to darīji. Nu, un arī pati bilde, jā, no smuks puika kā ozols sēž un zāģē koklu. Brīnišķīgi. Jāni?
Jā, man šķiet, ka kokli ir īstenībā tiešām jāpopularizē, jo ne tikai ārzemēs, jo tas arī tikai loģiski, mums latviešiem jāved kokli rādīt, jo nav daudzās pasaules valstīs tādi instrumenti, bet īstenībā tiešām arī Latvijā daudz cilvēku nemazam nezin, kas tāda kokli ir, tā kā tu pats teici, vai ne? Tā kā tas ir ļoti pozitīvi, ka šādā šovā tu esi uzdrošinājies nākt ar šādu instrumentu un tīri labi tev tas arī sanāk. Un pēdējā gada laikā man atkal tiešām koklis apvārsnī ir arī bijuši atklājumi un ir tāda koklētāja Laima Jansone. Mēs viņu ar kopā tagad bijām vienās ārzemēs un spēlējām kopā. Laima, es būtiski ietekmējos no Laimas. Viņa bija pirmā, ko es dzirdēju, un tāpēc es arī sāku spēlēt. Es kaut kā uzķēru to viņas spēlēšanas izjūtu un to arī cenšos parādīt. Viņa ir tava skolotāja, tā teikt, YouTube'ā. Aptuveni, jā. Aptuveni. Nav kāda radiniece? Tas, ko var ar kokli izdarīt, skatoties uz Laimas Jansonas spēli, ir tiešām neticami, un es tev novēlu arī turpināt attīstīties un turpināt jo es spēlēju tikai pusotru gadu, viņa spēlēja kopš mazām dienām. Nē, ļoti jauki, paldies tev. Feini, pasties. Ļoti labi komentāri, vai ne? Īstenībā jau man arī radās tāda mājas sajūta, kad tu spēlēji. Bet labi, kopi mani. Agri, 10 sekundes. 1, 2, 3. Pietīka 3. Jāna. Man ļoti patika, paldies. Jāni, tavas 10 sekundes. Es tev došu zvaigzni, bet ja tu tiec tālāk, ja skatītāji tā lemj, tad kaut ko vēl krāšņāku, ja drīkst.